Iedziediet sevi ozolu zīlēs, ozolu stiprums jums piederēs. Iedziediet sevi bērzu birzīs, bērzu gaišums jums pāralīs. Iedziediet sevi mīlestībā, tā jums nākotnē atnesīs. Otrās kārtas, atlases kārtas koncerts. Mēs esam aizkrauklis pagastu kultūras namā, kur norisināsies 10. Latvijas skolu jaunības dziesmu un deju svētku atlases kārta koriem. Kā viņiem ies tālāk, to redzēs. Mēs ienākam pagastu kultūras namā, kur durvīm kori jau savācās un cilvēki kļūst arvien vairāk. Kā mēs dziedāsim un kā rādīs priekšnesumus visi koris, to mēs redzēsim tālāk. Paskatīties, kā veicas arī mūsu koris tie mēģinājumi. Jūs jūtat to mīlu? Nodzeltais pakrastes. Tātad mēs jūs sveicam Latvijas ūdeņiem bagātākās upes Daugavas krastos, Teiksmēnajā Aizkraukles novadā. Šodien dziesma kā liepu lapu laipa, kas savieno sirdi ar sirdi. Un, kā zināms, liepu lapu laipa nav nekas praktisks. Pār to ar vezumu nepārbrauksi. Bet mēs zinām, ka cilvēks arī nevar dzīvot tikai no praktiskām lietām. Ir vajadzīgs tas, kas paceļ dvēseli, kas paceļ garu. Un kāpēc es šodien runāju par liepām? Jo tad, kad jūs vasarā būsiet Rīgā uz dziesmu svētkiem, tad dziedēs liepas. Un tas man šķiet ļoti skaists laiks. Pastāstiet, kā jums ir pagājušas gads, kā kori sevi parādījuši šogad, un vai viņi atšķirās kaut kā citiem gadiem? Nu kā, skolu kori tā ir mūžīgā jaunība. Mēs diriģenti līdz ar to arī cenšamies uzturēt sevi zināmā formā, bet skaistums ir attieksmē. Es domāju, ka ir pietiekami veiksmīgs repertuārs izvēlēts dziesmu svētkiem, un tur ir tradicionāli lietas, kas palīdz korim saglabāt profesionālo formu, kā mēs teiktu, ar akapellas procentu. Repertuārē pietiekams skaits dziesmu, kas apliecina mūsu gadsimtu, un tur ir arī iekļauts pa mūsu klasiskā mantojuma pērlītēm. Tā kā es domāju, ka viņš ir pietiekami daudzveidīgs un arī pilnīgi tās no jauna radītās dziesmas, es domāju, bērni dzied ar lielu sirdi. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā gāja šī gada sagatavošanās darbi un kā viņi rit uz priekšu? Nu, es neteikšu, ka tā sagatavošana bija ļoti, ļoti vienkārša.
Jūs jau noteikti pats zinat, ka jauniešiem mūžīgi ir ļoti svarīgi iemesli vēl dzīvē. Dzīve katram ir savu dinamiska, nevienmēr to kora mēģinājumu, tā teikt, atstāja savā plānā kā pašu galveno. Un tāpēc dažkārt tā ir, ka kopmēģinājumos varbūt nemaz nav, nu 100%, bet varbūt arī pat 80 nav. Un līdz ar to ir dažādi gājis. Bet svarīgi jau ir tas, ko katra skola, katrs koris savu skolotāju vadībā izdara, jo kā tā ir dziesmā. Un neviens manā vietā šo Dziesmu nedziedās. Jā, dziesmu nedziedās. Tātad, un vēl pēdējais jautājums. Kā tad jums patika pie mums paviesoties? Nu, vispār patika ļoti. Būtībā es jau pašā sākumā pateicu, ka tas ļoti skaisti. Viena no viskaistākām šī pavasara dienām. Mēs tieši šo skaistāko pavasara dienu piedzīvojam šeit Aizkrauklē. Un es pavisam nejūtos, ka es esmu apzakts dēļ tā, ka es nebaudu ļoti skaisto dabu pēc pirktā lietas un viss ir salapojas un sazaļojas. Un Aizkrauklē, man liekas, pilnīgi mazā Holanda, visi mazdārziņi vienās tūpēs, narcisēs. Bet šeit mēs arī guvām ļoti pavasarīgu, tādu spirktu, muzikālu daunu, ja tā varētu teikt. Dziedāja tomēr pārsvarā ļoti, ļoti skaisti un labi sagatavotu koru. Mm-hmm.